Ir 8 no rīta, un tikko esam startējuši Dūšeļu bāzes rīkotajās sacensībās Babītas ezerā. Un ir 9. novembris. Kā mums veiksies? Mēs nezinām, bet darīsim labāko. Jā, to liekas klāt zivī. Ziem. Tā ir man sieva Zane, viena no meitām Mijā. Tā, Tātad zivis tiek ieskaitītas no 8 līdz 1. Ja? Pēc 1 nekas netiek ieskaitīts, jūs varat palikt ezerā vai braukt krastā. Krastā būs mums saļanka, apbalvošana. Apbalvošana pēc 2. Pēc 2. Jā. Cikos dzīvā mūzika sākās? Dziedās? Dejot! To izdomāsim. Zivis ieskaitē līdekas no 50, asari no 25. Ja? Abreikši? Cits nekas netiek ieskaitīts. Kopējais garums. No asari līdekas. Jā. Andri, sacensības sākušās, jā? Jā. Iebraucam ezerā kā 4. Šoreiz bez lielā motora. Tev, Andri, par normālu sacīksti. Galvenais, lai ķerās. Lai top. Aiziet. Andrim pirmā ir. Andri, nebūs mērs? Mērīs? Nu, liec virs Mazulīts. tur būs pēkšņi. Mazulīts 44. Nu, vismaz viena ir, neko darīts. Aizpeldēja. Okay. Andris kaut ko velk, bet nezinu ko. Nai, nav. Mazliet sūds. Nu, cēl iekšā tāpat. Neiepinās. Ai, kā neiet. Tās jau izmēs. Kā neiet ar tiem mazajiem tagad. Andrim it kā maz piesakās, bet peļin. Nepiesakās mērā. 48. Tas pats 44. Tas pats, kas tas vispār pizdas? 244. Oi, jau. Zemēra diena kaut kāda. Šodien neiet. Dieni maziņie. Maziņie, jā. Šodien diezgan vēss ārā, Andri, ne? Knaģi salst vispār, jā. Tā jau apmācies un it kā forši vilnītes, viss ir, lai būtu laba cope. Patreiz zemēri nevar teikt, ka arī būtu laba cope. Kā tā. Cik Andri tagad ir pulkstenis? Būs 11, 10, 30. Laivā 2 zemmēri. Un kādi 2 piesitieni bijuši. Andri vēl viens un man arī. Nu, patreiz nekā nav. Braucam vairāk uz vidu, tagad pamēģināsim klājumā. Andris dabūja kaut ko ievērojumu. Andri, ievērojumu dabūja? Jā. Andri, nu kas notiek? Ko kārtējies atkal? Šodien. Ko tev pirkstu? Šoreiz 46. Opa, Andri! 46. Nu, ļāviens. Kā mums šodien veicās? Cik tev 3. zemērs, jā? Jā. Ai. Fū! Pie pašām sacensību beigām Andris kaut ko bišķīt labāk dabūja. Kas tas tāds? Dēļ. Viņš sēž krūmā. Krūmā tieši, jā. Kurī tas te? Tur apakšā, jā, kaut kur.
Šitā varbūt 60 kaut kas, ne? Un viss uz vienu mānekli šodien. Jā. Uz jauno gulti. Liec uz lenti. Liec uz lenti. Ko ir? Ir viens. Kaut kas ir višķiņi. Virsmēra. Maz viens mērs. Virs zemēra. Jā. Pat šitā, jā. Izstiep garākos pura. Tā, 66. Malāks, tur jaunā bildē. Nu tā. Nu ko, Renār, beidzot sacensībās ir viens mēriņš. Nu viens ir, jā. 66. Aha. Laiks peldēties, jā. Labs. Kur ir mana līdeka? Kur ir mana līdeka? Ēst gribu. Ēst gribās. Fu, cik pretīgs mošs. Afigeķi. Gan no šausmu pilnā. Jā, nu vismaz tu izviltosies 6. Es kaut kā bišķiņu to lietu, kaut kā savādāk pataisu. Kura? Vai metrīši ņems? Būsim, vai ne viņš te kaut kur ir? Bet vai viņš ņems? Ņems vai neņems? Vai viņš trāpīs? Andri, rezumē šodienai. Nu ko, 5 līdaks. 4 nav izmērā. Viena bija 66, jā? Jā. 66. Pārējais tur 45, 44, 46, tā. Kaut kā švaki. Švaki, jā. Švaks šodien. Ko tu mētāji, kādas mānekļus? Gumija, Velo, Schwarzolka, 21 centimetrus, jā. Džeku, 11 centimetri. Gupi. Viss bija uz gupi. Viena krāsa, jā, brumdenīgā. Jā. Es savukārt mētāju arī sīkos dažādus, redzot, ka neķerās, gan hamikuru, deka hamakuru, tad čaturbeitus mētāju, kaut kādus woblerus vēl pamētāju, vispār nevienā piesitieni. Andriem visi praktiski, visi bija uz gūpiju, viena veida gūpiju. Ielikt, parādīt viņiem kādu krāsu? Vai nerādīsim? Andris meklē. Tu gribi rādīt, ja? Andris apžēlojās, viņš rādīs kādu krāsu. Nu labi, es griežu apkārt. Brunganīgā gūpija. Šodien Andris tikai viņu dabūja, mums atnāca viņu no Zviedrijas. Nu labi, paldies Andris, tu apžēlojies par citiem. Labi, braucam uz bāzi skatīties, ko cits saķēruši, uzzināt. Finito, pirms mums varēja iebrauc 2 laivas. Vēl nedaudz un būsim galā. Finiš taisni, jā. Jau daļa ir atpakaļ un kaut ko priecājās. Laikam saķēruši būs. Paldies visiem, kas piedalījās mūsu sacensībās. Mums ir no 19. gada, šis laikam bija 6. gads. Kopā bija 19 komandas. Un lomus guva 10 komandas no 19. Un šoreiz es vienkārši nosaukšu, sākot no 10. vietas. Kopā bija 12 līdeks un 1 asaris. Un
kopīgais garums zīvju 8 metri un 45 centimetri. Kopīgais. Nu tā, tātad būs 10. vieta, un to mēs vienkārši ar aplausiem, jā? Skaļiem aplausiem līdz 4. vietai, jā. Tātad 10. vieta, komanda Robežsardze, Andrejs Rogozins. Asteris 31 centimetrs. 8. vieta, 66 centimetri, viena līdeka. Līdeku mednieki, Renārs Buks, Vaivats un Nākas Čuka. Tad ir uzvarētāja komanda noķēra 2 līdekas ar kopējo izmēru 138 cm. Tātad 2 līdekas ir 70 un 68. Un tā ir komanda Fāterīša Dzira, Kārlis Bergs un Altis. Kočies jau visiem sārādās. Un jums ir tātad laiva abonements bez ierobežojumu 2026. gadā. Bet kempers nav bijis. Sēžam mašīnā un braucam mājās. Sacensības beigušās, un mēs ar savu 68 līdeku, jeb 66 cm līdeku ierindojāmies 8. vietā no 19 komandām. Lai jūs saprastu par šodienas topi, tikai 10 komandas vispār kaut ko noķēra. Un pirmajai vietai kopīgais līdeku kopgarums bija 138 cm. Lai saprastu, cik ļoti jebkurš varēja būt tajā pirmajā vietā, ja kaut ko pa vienu zīvi vairāk noķertu. Kaut vai mēs noķertu kādu vēl vienu līdzīgu zīmes, varēja būt kaut kur tur ļoti līdzīgi. Andri. 4 zemmēri. Kāda zemmēra vietā bija šī kaut kas lielāks? Un turpat jau goda piedestāls. Tāda šī sacensība, tāda diena. Darījām, ko varējām. Kādā brīdī es neko daudz nefilmēju, jo bija diezgan augsts, un es pārgāju dažādiem mazajiem mānekļiem. Likās, ka neko nenoķersim kopumā, nebūs laba nekāda diena ar copi, teiksim, ar zivīm. Bet tad, kad Andris noķēra to lielo, tad likās, ka tā kā atdzīvojāmies bišķīt. Gribējās vēl vienu noķert, bet laika vairs nebija. Tā copa. Peace.